arī redzēsim, vai zviedri, vai kuriem tad būs jāpielāgojas pretiniekam pirmajā trešdaļā un varbūt pat visā spēles garumā. Neprecīzi saspēle, bet aizmugurs stāvoklis nav. Forsbergs Andersonam, tālāk jau Backlunds. Ātrs saspēle, Andersons, vārti! 1-0! Zviedrija atklāja mača rezultātu. Nemet pa vārtiem. Zviedru aizsargs atrada savu komandas biedru Nūju, Karlsona Nūju, vārtu priekšā un Zviedrija atklāja rezultātu. Šeit neprecīzi saspēle it kā, bet saglabā Zviedri ripu zonā un ar precīzi spēcīgu piespēli Andersons atrod Karlsona Nūju, pielikta Nūja un 1-0. Zviedri ir vadībā. Reimonds piespēlē, bet šo piespēli nolasīja pretinieki. Klapka. Un arī individuāli neizdodas uzbrukums. Tagad Reimonds. Meties vārti! 2-0! Kļūdījās šeit Čehu izlases spēlētāji, mēģinot saspēlēties. Pārtvērta piespēle. Čehu izlases aizsargi mainījās tieši tajā brīdī. Reimonds aizskrēja vienatnē pret vārtsargu un ar metienu tālajā stūrī pārspēja Reimonds Veimelku. Un jau 2 vārtu pārsvars Zviedriem šeit neprecīzi saspēle. Un Reimonds dodās vienatnē pret vārtsargu. Tur mēģināja piesteigties arī Čehu aizsargi, kuri izlec uz laukuma, bet precīzs metiens Reimondam tālajā vārtu stūrī. Sandīns aiz saviem vārtiem. Pagaidīs, kamēr partneri nomainās. Vēl atlikusi pusminūte, ko spēlēt pirmajā periodā. Tālu piespēle Reimondam. Reimondam metiens vārti! 3-0! Šeit jau nedaudz kļūdās Veimelka. Arī Čehu aizsargs nedaudz pat tālu spēlē no šī spēlētāja. It kā jau bija nostājušies aizsardzības slānī un nodrošinot aizsardzību Čehi. Ar tālu piespēli izvirza uzbrukums Smailē Reimondu, kurš zem aizsarga met un trāpa tieši zem virskā aizsarga. Varbūt, man liekas, zem padus šī ripa izpurdas cauri. Neprecīzi nospēlē gan Čehu aizsargs, gan arī vārtsargs. Kronēks. Pastrņāks. Červenka. Pastrņāks. Nečās metiens vārti. Červenka ātri atgūst 1 vārtus. Ļoti viltīgi nospēlēja Nečas pēc Pastrņāka šāviena. Markstroms atpaira ripu un Nečas nomāna visus, ka metīs pa vārtiem. Markstroms paspēja pārkārtoties, pārvietoties un Nečas atdod piespēli uz tukšiem vārtiem. Redzam šeit vēlreiz kombināciju izspēlēt. Pastrņāks grib šo metienu met un Nečas ar vienu pieskārienu atdod Červenkam, kuram jau ir tukši vārti priekšā. Redzam šeit ar vienu pieskārienu piespēlē Červenkam un metiens jau tukšos vārtos. Petersons savā aizsardzības zonā. Nu jau uzbrukums Smailai Johansons, Zibanejāds. Vārti! 4-1! Ātrais pretuzbrukums noslēdzās ar vārtu guvumu. No savas zonas ātri iesāk uzbrukumu Petersons un tad jau 2 precīzes saspēles un Leo Karlsons noslēdz šo uzbrukumu ar precīzu metienu. Vēlreiz redzam ātri pāriet uzbrukumā Zviedri. Nospēlē ap. Visi 3 uzbrucēji pieskarās ripai un Leo Karlsons pieliek punktu šai skaistai kombinācijai. Jā, nu pēdējās minūtēs Zviedri tikai, tā teikt, atmetās. Viņi atmetās, bet neko arī Čehi nav izveidojuši vārtu priekšā. Tagad vārti!
viena piespēle vārtu priekšā, noguļ savus pretspēlētājus zviedri, un čehi tiek pie vārtu gūma. Jā, Mihals Spačeks izceļas ar gūtajiem vārtiem pirmiem. Nekas neliecināja par tādu bīstamu uzbrukumu čehi. Zviedri tā bija visi 5 vārtu priekšā, un Spačeks iebrauca tieši vidū. Piespēle vārtu priekšā un ar atkārtot metienu Spačeks iebaksta ripu vārtos. 1, 2, un tur gan Brodīns, gan Lindholms bija vārtu priekšā, vienkārši nenokontrolēja nūju pretiniekam. 6-5 turpināsies šī spēle. Ja iemetiens ir pie Markstrom sargātajiem vārtiem, mēģina izmantot šīs priekšrocības Čehijas izlases galvenais treneris. Ripa tiek slīd pāri visam laukumam un ieslīd vārtos. Nu, kuram būs šis vārtu gūms? Mēs tā arī nepamanījām, kurš Vai Forsbergam? Jā, man liekas, Forsbergs izsita ripu no savas zonas. Jā, Forsbergs tiek pie savu vārtu gūma. Ilgi kārotā vārtu gūma. Šeit uzvar iemetienā Zviedri. Petersons met pa gar apmali. Un Forsbergs jau cīņā par ripu raida to ārā no zonas. Un tā ieslīd tukšos vārtos. Kundrateks savā aizsardzības zonā saspēlējis. Pēdējās 10 sekundes ir palikuši šajā mačā. Heinemans dziļāk zonā ieraida. Līdz ar to skaidrs, ka Zviedrija spēlēs pusfinālā. 5-2 panākums Zviedrijas izlasē pret Čehiju. Svinības Stokholmā turpinās.